padomāts. Un šajā brīdī ir padomāts arī par kādu, kurš kā nozares profesionāls var atklāt šo pasākumu. Tāpēc aicinu Drošības profesionāļu asociācijas valdes priekšsēdētāju Artūru Āmaru uz skatuves. Lūdzu! Saņemamies, mēs to varam! Labrīt! Labrīt, kungi! Labrīt, dāmas un kungi! Man ir ārkārtīgs prieks šodien redzēt jūs šeit tādā kuplā skaitā. Manas sajūtas šodien, man prasīja, vai man ir satraukums šodien. Īstenībā nē, es jūtos ļoti forši, un manas sajūtas gan vakardien, gan šodien bija tādas tā kā pirms Ziemassvētkiem, pirms dāvanas pasniegšanas, jo šis pasākums beigās ir izvērties mums pa tādu, kad mums visiem prieks, nozare priecājās, profesionāļi priecājās, visi bauda šīs iespējas, ko spēj sniegt šis pasākums. Un Neviļus arī pasākuma vadītāji pieminēja, ka šis mums ir 4. gads, 3. gads kā Baltijas līmeņa konference. Sākām mēs 2022. gadā. Es pieļauju, ka ir vēl cilvēki arī, kuri bija toreiz uz to pasākumu. Pasākums notika biznesa augstskolā Turība. Un vienkārši, lai salīdzinātu, kā mēs esam progresējuši un panākuši to, kad mēs esam šodien šeit, tad toreiz, lai to pasākumu uzrīkotu, mēs asociācijas biedri ziedojām naudu, lai varētu šo pasākumu uzrīkot, vai varētu atļauties moderātoru kungu, kurš joprojām ar mums ir arī 4. pasākumā, vai varētu atļauties telpas, vai atļauties visas pārējās lietas. Ja? Tad šodien mums ir 4. gads, kad šis pasākums notiek, un mēs jau joprojām spējam saglabāt bezmaksas ieejas opcijas, un ar katru gadu mēs paliekam aizvien plašāk un plašāk un plašāk. Un man ir ārkārtīgi liels gandarījums un prieks par to, ka Latvija, Rīga ir kļuvusi par Baltijas drošības centru, un šeit savācot iekšējās drošības profesionāļus no dažādiem virzieniem, mēs spējam diskutēt, runāt, mācīties viens no otra, iepazīties ar pasaules līmeņa tehnoloģijām, un viss te patās pie mums mājās. Un izbaudat šodienas pasākumu, un atceramies jau mēs kā cilvēki, kas strādā drošības nozarē, mūsu pamatmērķis, vismaz mans, ir drošāka Latvija, un lai mūsu bērniem pēc tam ir arī drošāka zeme, kur dzīvot. Paldies jums un izbaudam pasākumu! Paldies, Artūram! Paldies! Paldies!